3. klasē es pats izlēmu, ka es gribu mācīties citā skolā. Visu laiku ir jācīnās par to, lai mani pietiekoši nopietni uztvertu. 9. klasē es nepārspīlēju, es katru dienu mācījos tur līdz naktī. Vecāki saka, es tevi mīlu, tas ir pašsaprotami. Ap 16 gadiem pārvācos uz Rīgu. Pats sāku dzīvot savā dzīvoklī, Sarkandaugavā. Bija tāda krāsns, kura bija tik izlietota, ka viņai cauri jau spīdēja uguns. Kā man vecāki tajā brīdī palīdzēja, viņi teica, ka tu jau gan jau tiks galā. Dzīvot ar tiem 2 latiem, kurus man tēvs lika pierādīt katru nedēļu, ka man vajag, varbūt būtu cits iznākums, bet es tāds nebiju. Pastāst par savu bērnību, pastāst par saviem vecvecākiem, cik tu atceries par vecākiem, ar ko viņi nodarbojas, kāda bija tava audzināšana, vide ģimenē? Zini, kā kaut kādā mērā ļoti standarta bērnība ģimene uzaugu Lojā, kas ir mazs ciems pie Murjāņu sporta skolas. No vienas puses viss bija tā kā visiem pārējiem 90. gadu bērniem. Gāju Krimuldas vidusskolā līdz 9. klasē. Pēc tam iestājos 1. ģimnāzijā, kas man bija tāds liels notikums, viens no lielākajiem maniem mērķiem un arī panākumiem, kā es to joprojām redzu, tikt tajā skolā iekšā ar savu darbu. Tad es jau agrā vecumā, ap 16 gadiem, pārvācos uz Rīgu. Pats sāku dzīvot savā dzīvoklī, Sarkandaugavā. Tur bija tādi skarbi apstākļi. Bet atgriežoties vēl pie bērnības, kā tu pats teici, svarīgākais jau ir audzināšana vai tie cilvēki, kas tev ir apkārt. Es teiktu, man tie definējošie faktori ir bijuši kādi. Numur 1, ka es esmu jaunākais bērns ģimenē. Man ir 2 vecāki brāļi, vecāka māsa, ar ko mums ir labs kontakts, joprojām regulāri tiekamies. Bet tas, ka es esmu bijis jaunākais bērns, man ir devis laikam lielu daļu no tās manas identitātes, kas ir, ka visu laiku ir jācīnās par to, lai mani pietiekoši nopietni uztvertu. Jācīnās, jākonkurē, ja? Jo es esmu sīkais, mazāks, un tad man ir jāieliek enerģija visu laiku, jo pārējie man apkārt ir vienkārši lielāki. Ja? Vecāki, pieredzējušāki un tā tālāk. Otra daļa būtiskā visdrīzāk ir tas, kā mani vecāki man ir audzinājuši tādu skatu uz disciplīnu, darbu, vienmēr bijuši mājas darbi. Un, būdams jaunākais bērns, es vienmēr biju pozīcijā, kur principā jātiek pašam galā ar visu, kas notiek. Un es domāju, ka vecākiem tā bija daļēji apzināta, bet es ticu, ka lielā mērā vienkārši neapzināta jau rīcība. Es esmu 4. bērns, un tad ar 4. bērnu jau tu nesatraucies, ka viņš kaut kur sadauzīsies vai ka viņš nav vakarā mājās tikos, un tāpatās jau viņš tiks galā ar visu. Un tad tā attieksme no vecākiem pret mani ir bijusi, ka es jau tāpat tikšu galā. Un tad tas ir tāds pašpiepildošs kaut kāds tur atgriezniskā saite, ka es saprotu, ka man vienmēr jātiek pašam ar visu galā. Lūk, tad es teiktu, tas ir tas, kas man ir licis būt uz panākumiem orientētam. Un kaut kādā mērā, diemžēl, to savu pašvērtību es sajūtu tad, kad man ir panākumi. Nevis vienkārši tad, kad es daru to, kas man patīk. Tur ir kaut kāda medaļai otra puse, ka caur panākumiem un lielākiem panākumiem es jūtos pietiekoši labs. Un, ja man nav panākumu, tad es nejūtos pietiekoši labs. Un varbūt tas ir kaut kas tāds, kas nav baigi forši un tas nav gluži funkcionāli. Kas pēc profesijas bija vecāki? Tēvs, principā, menedžeris dažādās celtniecības, energo celtniecības kompānijās. No viņa es laikam iegūtu sapratni par disciplīnu, par darbu. Māma ir pēc būtības un arī pēc profesijas bija skolotāja, entuziasts, un pie viņas vienmēr nāca skolēni un gribēja tikt viņas klasēs, tā kā viņa bija ļoti spēcīga skolotāja. Un viņa man iedeva, vai no viņas esmu noteikti iegūst to orientāciju uz panākumiem. Viņa mani audzināja ar tādiem, iemeta tādus āķīšus, kā piemēram, viņa teica, ka tev jāmācās dēliņ, es necos, tur jāšana, golfs, jo tad, kad tu būsi pieaudzis, tu tiksies ar prezidentiem, un tev vajadzēs mācīt golfu spēlēt. Un viņa man to teica tādā vecumā, kad es golfs, forši, prezidenti, bet kaut kur tas nosēdās, bet es ne līdz galam es to sapratu. Un tad ir pagājis laiks, un tagad es domāju, ka viņi man ir kaut ko tādu teikusi, un tas ir diezgan iespaidīgi, ja, priekš tā, kā vecāki
audzina bērnus. Bet īstenībā es teiktu tā, tas kopsavilkums tāds. Man ir vienmēr bijuši panākumi ļoti svarīgi. Es vienmēr tur super mēģinājis mācīties labākās atzīmes, tur būt labākais skolā un labākais. Tas man ir bijis jau iesēdināts, vai tas ir manī jau no tā vecuma, cik es viens sevi atceros. Un tam pluss ir, ka man ir šie panākumi, bet tā otra puse ir, ka es to daru lielā mērā dēļ kaut kāda pašvērtības vai nepārliecinātības, vai pašvērtības trūkuma vai nepārliecinātības par sevi. Un tikai ar laiku un briedumu tu saproti, ka labāk ir lietas darīt, tāpēc, ka tev viņas patīk un sagādā baudu un enerģiju, nevis lai pierādītu sev un citiem, ka tu esi pietiekošs. Un tas jau ir tas, man liekas, lielais dzinuls, kā saka, tie apstākļi, kas ir drusku pret tevi. Īstenībā tev ir, ne visiem, bet manā gadījumā tas nostrādāja ļoti kā labs tāds pamats. Diezgan nežēlīgi, bet efektīvi. Vai ne? Jā, tāds ir. Kā tu raksturo pašu audzināšanu? Ir dažādi. Tu teici, mamma ar dažādiem āķīšiem, emocionāli inteliģenti. Jā. Tas ir lieliski. Tēvs, māte. Bet kāda bija kopēja atmosfēra? Kā tu jūties ģimenē? Un kāda bija audzināšana? Numur 1 mīloša. Tātad es esmu saņēmis mīlestību, fiziski apskāvieni. Kad vecāki saka, es tevi mīlu, tas ir pašsaprotami. Tādā praktiskākā līmenī, tas, ka es esmu jaunākais bērns un ar tādu diezgan lielu gadu atšķirību no saviem pārējiem brāļiem un māsu, maniem vecākiem lika vai ļāva man audzināt tādā ļoti, kāds ir hands-off, tādā veidā, kur es pats izvēlos, daru, pieļauju kļūdas. Nekad es neatceros nevienu reizi mūžā. Varbūt ir kāda reize bijusi mūžā, kur man vecāki ir kādu mājas darbu pārbaudījuši. Un lielā mērā es atceros sevi 6 gadu vecumā, 7, 8 gadu vecumā un līdz apmēram 11, 12 gadiem, kad es pirmo reizi gribēju iestāties Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, 7. klasē. 3. klasē es pats izlēmu, ka es gribu mācīties citā skolā. Es mācījos Sējas pamatskolu, maza lauku pamatskolu, ļoti vāja pēc savas būtības, maza lauku skoliņa. Un tad es 3. klasē es pats izlēmu, ka es gribu labākā skolā. Labākā skola bija lielāka vietējā lauku skola, Krimuldas vidusskola. Tālāk es pats izlēmu un izdomāju, kā tikt uz kursiem matemātikā, sagatavošanā, lai tiktu 1. ģimnāzijā uz 7. klasi. Skatoties uz saviem bērniem, es saprotu, ka nav tā, ka visi bērni paši bērnībā izlemj, ka viņi to grib vai šo vai kaut ko savādāk. Tur bija kaut kāds manas paša personība. Man bija mērķis iestāties 1. ģimnāzijā. 9. klasē es nepārspīlējos, es katru dienu mācījos tur līdz naktī. Līdz es sazubrijos visus eksāmenu rezultātus, kuri tiek nopublicēti pēdējos 10 gadus. Un katru reizi, kad stājies skolā iekšā, tur ir eksāmenu uzdevumi, kas sastāv no iepriekšējo gadu rezultātiem un uzdevumiem, kas vienkārši ir samiksēti kaut kādā secībā, plus vēl kaut kas jauns pieliks. Ja tu statistiski iemācies visus tos iepriekšējo gadu uzdevumus, gan arī neiespējami netikt tajā skolā. Un es to formulu atkodu 9. klasē. Māma vienmēr, apliecināja, redzēja to manu piepūli, darbu ieguldīto mērķtiecību, un es tātad no viņas saņēmu to, novērtējumu. No tēva neatceros baigi. Tēvs vairāk laikam mani audzināja vienkārši ar savu piemēru. Viņš vienmēr ir strādājis, viņam ir karjera bijusi svarīga, viņš ir darbā bijis daudz, bet nevis, ka viņš man ir sēdējis un teicis, ka tu būsi prezidents un es tevi atbalstīšu vienmēr un tā tālāk. Tad varētu raksturot, ka vecāki bija izveidojuši tādu labu vidi, ja? Un arī kaut kādas robežas tomēr. Noteikti robežas. Lai tu pats varētu izvēlēties pats augt. Jā. Būtībā. No tās saprotu. Bet robežas, to, ko es niens pateikšu, robežas tādā ziņā, ka viss bija labi attiecībās ar mani, kamēr vien es biju labs puika un izcilām atzīmēm un labiem rezultātiem. Tā, kad es biju ļoti daudz runāju pretī, neklausījos, man bija uzvedības problēmas un es ienīdu savus vecākus, un tad mums bija karš. Pārsvar tēvu ļoti lielā mērā. Un tad es nebiju vairs pieņemts. Tad es tika izmests no mājas ārā, kas ir noticis. Jā, tagad es stāstu to fundamentu un pamatu, bet mana tīņa vecums bija ļoti tāds, skarbs. Tātad es pats izlēmu, ka es gribu mācīties 1. ģimnāzijā. Tur arī tiku vairākus gadus strādāju pie tā. Pirmoreiz netiku un pēc tam tiku uz 10. klasi. Un es jau tad man riebās būt ar vecākiem. Es jau gribēju būt neatkarīgs.
man riebās prasīt kādam naudu, man riebās būt atkarīgam no jebkura cilvēka. Attiecīgi tas bija 15, 16 gadu vecums. Ja? Un tam rezultāts bija, un otrs puses mans tēvs ir ļoti kontrolējošs, ļoti dominējošs cilvēks. Visam ir jābūt pēc viņa prāta. Kaut kur es laikam to esmu daļai iemantojis. Un tad es dzīvoju pats Sarkandaugavā, pats pelnīju naudu, pats maksāju īri, pats, nodrošināju, lai man ir par ko dzīvot ikdienā. Skaidrs, ka man vecāki vēl deva kaut kādas naudiņas. Bet es braucu, tātad attiecīgi 16 gadu vecumā, es biju jau pats par sevīm, strādāju vasarās, strādāju sporta klubā, tur pa brīvdienām, pa vakariem skolas laikā, lai piepelnītos, taupīju naudu, dzīvoju uz tur absolūto minimumu, un tad arī tas bija tas skarbais laiks. Man bija tāda krāsns Sarkandaugavas dzīvoklītī, kura bija tik izlietota, ka viņai cauri jau spīdēja uguns, ka tu iekur viņu, un nebija cits apkurs, bija tā iekuršana bija tikai ar malku, ko es vedu no vecāku mājas. Tad bieži es pamodos no rīta Sarkandaugavas dzīvoklī ziemā, un tad es varēju redzēt, ka ir man dvaša gaisā, kas ir, tas nozīmē, ka ir kaut kādi 14-15 grādi tajā dzīvoklī. Kā man vecāki tajā brīdī palīdzēja, viņi teica, ka tu jau gan jau tiks galā. Tad tu vari pats secināt, tas ir adekvāti vai nē. Tiku galā, jā, bet tas nebija viegli. Tā kā tur ir medaļai otra puse arī. Bet es pats to izvēlējos. Dažās nianses. Man neviens nespied 16 gados pārvākties uz Rīgu, dzīvot savā dzīvoklī un izlemt, ka es pats par sevi maksāšu. Tas arī bija mans lēmums. Bet es savādāk nemaz nevarēju. Tā. Bet atmosfēra ģimenē bija tāda, ka tiešām tev bija jādodas prom, vai tas ir tieši ar kaut ko citu saistīts? Pirmkārt, es tev varu iedot tikai savu perspektīvu. Jā, vecākiem būs cita perspektīva, bet tas, ko es noteikti zinu, ka... Subjektīvi? Subjektīvi, jā, es varu uz to pastīties tikai subjektīvi. Tātad, kāpēc es esmu uzņēmējs? Nevis tāpēc, ka es beigi māku naudu nopelnīt, bet tur īstenībā ir divi iemesli. Viens ir, ka man absolūti kritiski ir brīvība izlemt, kur es eju, kad es eju, kā es dzīvoju, kā es ģērbjos, vai es lamājos, vai nē. Nevis, ka es esmu apstākļos, kur man nosaka kāds. Tas man ir kritiski. Un otrs, kontrola. Es gribu kontrolēt lietas. Man ļoti patīk kontrola. Noteikti citiem cilvēkiem, ko darīt, noteikti sev apkārt esošajiem un tā tālāk un tā projām. Kas ir normāli priekš uzņēmējiem vispār daudziem cilvēkiem. Dēļ šīm divām lietām, tad, kad tu esi tīņa vecumā, ar tīņa ambīcijām un tīņa hormoniem un vispārējo, un tev liekas, ka es jau zinu labāk un man ir skaidrs, ko es gribu, viss man pārējais ir pilnīgi pofīgi. Ko man saka vecāki, man ir jau pilnīgi sekundāri. Tas ir vēl viens aspekts. Vai mēs būtu varējuši sadzīvot ļoti labi, ja es būtu paklausīgs, mierīgs, ja es nerunātu pretī, ja man nebūtu varbūt mazāk savādākas ambīcijas, es būtu priecīgs dzīvot ar vecākiem līdz pat skolas beigām, varbūt pat vēl universitātē un klausīt to, ko man tēvs saka, dzīvot ar tiem 2 latiem, kurus man tēvs lika pierādīt katru nedēļu, ka man vajag. Ja? Un varbūt būtu cits iznākums, bet es tāds nebiju. Man tas viss nedarīja. Tev jāpierāda, ka tu esi cienīgi dabūt tos 2 eiro, ja? Ne, Latus, jā. Tev bija jānopelna tikai. Jānopelna, jā. Teiksim tā, jebkādas rokas naudas vai papildus naudas pienāca kaut kāds vecums, kas man tagad arī liekas loģiski, bet bišķiņ skarbi. Man bija jānopelna tikai vienīgi caur kaut kādiem darbiem. Nezinu, mums bija māja, vajadzēja garāžai jumtu nomainīt, tad es to varēju izdarīt, un tad man būtu kaut kāda naudiņa. Bez tā, izņēmuma kārtā bija kaut kādi gadījumi, kur man tajā, es runāju par tīņu vecumu, es nerunāju, protams, par agru bērnību, kur man vienkārši kaut ko iedeva, tāpēc, ka es to gribēju, vai ka man kaut kas patika, bet pārējais viss bija jānopelna. Bet kā tu vērtē? Tas bija funkcionāli. Tas bija varbūt. Nē, tas viss jautājums ir... Iemācīja tevi, ka nav nekas par brīvu. Jā, iemācīja. Tas ir jautājums par to, cik tas ir funkcionāli konkrētajā brīdī. Tas, ka man ir pazemojums, ka man ir jāiet un jālūdzās ēdienu nauda no tēva, un katru nedēļu ir diskusija par to, kāpēc man tik daudz vajag, tas nav funkcionāli, tas ir slimi. Es to negribētu saviem bērniem, nodot. Tas, ka man ir jāsaprot, ka ir jāizdara darbs, un tad es kaut kādu naudu saņemu, un es viņu gribu tērēt. Vai, teiksim, jau pietiekoši agrā vecumā vajadzēja pa vasarām sākt strādāt, tas ir super.
No kurienes šī vēlme? Tu pats vēlējies kaut ko sasniegt, Visu tu pats laiku, vēlējies šo pirmo ģimnāziju, tu pats vēlējies iet uz priekšu, tu pats vēlējies būt neatkarīgs, un tas, cik tu sev atceries, laikam tas arī ir. Tas ir mans definējošais. Varbūt, ka tu pilnībā mēs nevarēsim izprast, varbūt tu arī pats pilnībā, bet kā tu domā? No kurienes tas ir? Ģenētika kaut kāda varbūt? Jā. Man liekas, ka, un pirmkārt, ir interesanti apzināties, ka katram cilvēkam ir šis tas personības setups, kurš tev principā ir iedots. Un es tikai laikam ejot sapratu, ka man nekad nav bijis jācīnā vai jāstrādā pie tā, lai man būtu mērķi vai kā iegūtu motivāciju, lai sasniegtu lietas. Man tas ir kā elpot gaisu. Bet tieši otrādi, kā nepārdedzināt sevi, nenomocīt sevi un neskriet tur visu laiku par spīti tam, kā es jūtos vai veselībai. Anyway, no kurienes tas rodās? Manā gadījumā man liekas, ka vienmēr man ir bijusi, tā nav tā kā sacensība, bet ir vecāki brāļi un māsas, un tad man ir kaut kādā mērā jāpierāda, ka es esmu viņi arī labi mācījās, viņiem bija labas atzīmes, un tad man visu laiku likās, ka man ir kāds iekšējs tāds spiediens, ka ir jābūt tikpat labiem kā viņiem, viens. Otrs, vecāku audzināšana caur panākumiem un principā tas, ka es esmu labs bērns tad, kad man ir panākumi, nevis vienkārši, ka es esmu tāds, kāds esmu. Ja? Tas ir otrs. Pārējais viss, man liekas, varbūt, ģenētika vai kā savādāk un grūti pateikt. Labi, tā noskaidrojam būtībā. Pamatus. Tas būs pamatus, jā. Katram, es arī par sevi domāju, es iedzienos arī sevi, lai saprastu sevi, lai citus saprastu, kā palīdzēt arī reizēm. Un es esmu nonācis, ne 100%, bet es domāju, ka ģenētikai arī ir nozīme. Mēs neesam nolēmti, tu piedzimsi, tu neesi nolēms. Tu vari izvēlēties, kas tu gribi būt. Un tomēr ģenētikai kaut kādam mantojumam, kas nav atkarīgs par to taviem vecākiem nemaz vēl. Ja? Arī tam ir kaut kāda nozīme. Jā. Kas nav atkarīgs no vecākiem. Ko es skatoties uz sevi, to, ko tu saki, ja? Un skatoties uz saviem bērniem, nav tā, ka mani bērni man ir... Atšķirās, vai ne? Nē, atšķirās tas pats par sevi. Nav tā, ka mani bērni ir mana un manas sievas kaut kāds tur vidējais. Skaidrs, ka ir kaut kādas īpašības, kuras mēs savalkam un kopsaucējam, bet tās ir citas būtnes, citas intereses, cits virziens, temperaments un vispārējais. Skaidrs, ka tur ir ģenētika, tas ir nenoliedzami. Ja. No augšas. Arī tā. Jā. Jā, super. Tā kā kaut kāds mantojums ģenētisks vai no Dieva dāvana un plus ģimenes apstākļi un arī pēc tam savas izvēles.